Labdien! Esmu doktore Karīna Vernere, ģimenes ārsts, kas strādā veselības centrā 4. Ikdienas ģimenes ārsta darbā mēs ļoti bieži katru dienu praktiski saskaramies ar sūdzībām par sāpēm locītavās, par sāpēm mugurā, kur nebūtu arī nav tā, ka ir kaut kāda noteikta diagnoze. Bet tie var būt arī dažādas profesijas cilvēki. Tie var būt arī sportiski cilvēki, kuriem ikdienā ir diezgan liela pārslodze visam. Un, protams, vajag arī domāt par to, kā atbalstīt šo te valstu kustības sistēmu. Tie arī cilvēki, kas nāk pēc lūzumiem, pēc traumām. Tie ir cilvēki ar stājas traucējumiem. Tie ir cilvēki ar kaut kādām deformācijām. Protams, arī vēl viena kategorija, tas ir cilvēki, kuri jau, teiksim, tādu aktīvāku dzīves posmu samainījuši uz fizioloģisko novecošanas posmu. Jo mums tie muskuļi, tie skrimšļi ir tik, cik ir. Viņu nav vairāk, un par viņiem laicīgi jārūpējās, lai tas beigās neaiziet līdz kaut kādai noteiktai problēmai. Tāpēc arī svarīgi runāt un domāt par to, kā mēs saudzēsim, sargāsim un padziļināsim ilgtermiņā lietošanu mūsu balstu kustību aparātu. No tiem praktiskiem ieteikumiem, lai mums nevajadzētu cīnīties ar sekām un izjūst sāpes, krakšķēšanu locītavās un kustību ierobežojumus. Parasti mēs izmantojam tādas lietas, ko mēs saucam par produktu veselībai. Un mēs noteikti zinām, kādas vielas palīdz saglabāt balstu kustību aparāta veselību. Es domāju, ka jebkurš jums noskaidīs gan arī magniju, gan arī otrā tipa kolagēnu, kas ir īpaši ļoti specifisks un vajadzīgs balstu kustību aparātām, locītavām, skrimšļiem, saitēm, cipslām un muskuļiem. Tas, protams, arī D vitamīns, kas veicina arī normālu kaula funkciju un funkcionēšanu un stiprina to mūsu kaulu locītavu sistēmu. Tad, kad cilvēkam attīstās sāpes jau faktiski ir rezultāts kaut kam, un visbiežāk tas ir rezultāts iekaisumam. Lai mazinātu iekaisumu, es domāju, ka cilvēki, kuri kādreiz ir jutuši tās sāpes, vai pārslogojot locītavas, vai traumējot tās locītavas, viņi jums visi pateiks, ka tas iekaisums un tās sāpes mazinās lēnām. Tā kā faktiski tie preparāti, un tīpaši tās otrā tipa kolagēns ir nepieciešams tam dēļ, lai mazinātu to iekaisumu. Un kas ir labāk? Lietot ilgtermiņā, pretsāpju zāles, kuras varbūt nemaz arī tik veselīgi mūsu organismam nav, jeb lietot pārbaudīt ar zinātniskiem pētījumiem pierādītas vielas, ko mēs izmantojam kaulu locītavu balstu kustību aparāta veselībai, kuriem arī piemīt tas ilgstošais pretiekaisuma efekts. Protams, mēs nepanāksim to rezultātu 1-2 dienu laikā, tam ir vajadzīgs kursa lietošanas režīms, visbiežāk tie ir vairāki mēneši, bet rezultāts, jūs to darat, tā kā viņš noteikti par sevi ļaus jums priecāties. Protams, mēs varam atsevišķi lietot tās visas vielas, atsevišķi viņas pirkt, atsevišķi viņas lietot, bet galu galā, jums būs tāda sauja ar dažādiem preparātiem, daudz ērtāk, un šobrīd mūsu farmācijas nozarē to spēj realizēt, kad visas tās vielas ir savienotas vienā nelielā kapsulā, kuru daudz ērtāk ir uzņemt, un tu esi pārliecināts, ka visas tās vielas tev ir faktiski saņemtas. Mūsdienās, kad daudz cilvēku strādā tādu sēdošu darbu, ļoti bieži mēs dzirdam arī sūdzības par tādu stīvumu. Stīvumu pēc ilgākas sēdēšanās, stīvumu, no rīta pieceļoties, un te ir tas brīdis, kad aizdomāties par to, ka tomēr jau ir pienācis laiks, kaut kā atbalstīt savu balstu kustību aparātu, un to mēs varam panākt pirmām kārtām ar kustībām, otrām kārtām ar visām tam dabīgām vielām veselībai, kas veicinās normālu balstu kustību aparātu funkcionēšanu.